jaunums no Finola 575 Casting Pro. Mēģināsim bišķiņa apskatīt, parādīt, kas tas ir. Kas šai laivai atšķirās no visiem pārējiem Finola modeļiem tā ir šī pārkare. Šeit ir motora trans, un šī daļa ir vienkārši, kas iziet tā kā ārpusē. Ko tas dod? Tas dod daudz vairāk vietas, un stāvot laivai uz vietas stabilitāti. Šis runduks paredzēts gaitas tentam, laiva var pasūtīt gaitas tentu, tad šī brīdī te var visi salikt. Te ir milzīgs runduks, garš un liels, kur viss satilpst iekšā. Protams, glāžu turētāji ar ūdens notec plauktiņu, ar maliņām ritīgām. Šeit nekas neaizlidos, te viņš aizķersies ritīgi ērti, te ir viss to salikt. Tāpatās šī ir tāda interesanta vietiņa uztaisīt. Te var mānekļus karināt, un tu var sēdēt. Šeit ir arī beņķis, tu var sēdēt, un tu āķi kājā nedabūsi. Un te ir mīktais, kur karināt mānekļus, kas ļoti ērti ir. Šeit te ir nādes, stanziņas, visādi nieciņas var salikt. Ja? Nebraucam atpūsties, bet sopējam. Tad šeit ir milzīga platforma, ja braucam atpūsties, vai kur sēžam. Un akali, ja braucam akali sopēt un atpūsties, tad šeit liekam zivis. Mūsdienās bez Type-C vairs nekur. Reku viņš ir, arī tādā pusē ir. Tālāk ir cimdu nodalījums, hermētisks ar maliņu. Pārklājums, gan borti, gan panelis, viss ir lainīgs. Konsole ir izmainījusies pilnībā, 555. Te ir ļoti ērti, var salikt lielos ekrānus, divus. Pilnīgi taisna virsma. Slēģi, hermētiski, pārbaudīta kvalitāte, gadiem ļoti labi strādā, bez defektiem. Tailor-made, ražotājs, speciāli pēc Finola rūdītais stikls. Tātad 10 kāti, augšējā rinda 2,5 metri, apakšējā 2,45. Nu, mūsdienās capējot garāk, no laivas capējot īsti garāk nevajag. Bet, ja nu tev vajag garāk kātu, tad ir 3 kāti 2,8 šeit cānā, lai nepūst vējš. Šeit ir šāds risinājums. Priekšējais klājas pietiekami liels un ar lielām mantu kastēm, protams, ūdens izturīgām. Laiva uz vietas Eibot workshopā, gaidam ciemos, parādīsim, pastāstīsim, un ka būs bišķiņ siltāks, arī varēsim uz ūdens izbraukt droši vien.